Jau Vildogas Ventspils un Naftas komandas labā, bet tikko notikusi servis maiņas 4. numurs Olivieros sāds servē. Un kļūdās servē. Mūsējie veiksmīgs 4. seta sākums. Ļoti ātri. 3-0 jau rezultāts. Jā, vispirms Raimonda Vildes Grende, tad Valds Mihelsons. Un visbeidzot Olivier Rosāra Grende autā mūsu komandai devušies 3 punktus. Vildoga Ventspils Naftas spēle 4. setu sākusi parastajā, nemainīgajā pamatsastāvā. Tikko Grende nesniedz mērķi, aizsardzībā Valds Mihelsons labi nospēlē Aivis Eidā. Aivis Eidā būs servi savā komandai, 3-0 paliek. Tātad Kanu komandā notikusi vēl viena spēlētāja maiņa. Laukumā ir Olivier Rosārs, kas ir pamatsastāvs spēlētājs, kas otrā seta beigās un 3. setā nespēlēja. Tātad Rosārs ir atgriezies laukumā 9. numura Jerī Glovāča vietā. Valds Mihelsons aizsardzībā ļoti veiksmīgi Ceplītis, precīzi 4-0. Ļoti veiksmīgs 4. seta sākums un mūsu puiši šobrīd tiešām izskatās ļoti labi. Katrā ziņā neraugoties uz rezultātu 3. setā koncentrējušies un gatavības pilni uzvarēt 4. setā un līdz ar to visā spēlē. Un nešķērēs ir ārā. Blakus priekšā praktiski nebija un Uģis Krastīns sita bumbā ārā. Servis maiņa un 7. numurs pretinieku vienībā Vladimirs Aļekno no Baltkrievijas servē. Eida uzņem servi Ceplītis, precīzi. Atgūta serve Aivis Eida, dodas spēlēt Aivis Eida, viens no labākajiem vīriem gan šodien, gan, es domāju, arī visā čempionu līgas turnīrā. Ceplītis aizsardzībā Mihelsons. Ir precīzi 5. punkts Vildogai Ventspils Nafta. 5-0 franču komandas spēlētāji. 10. numurs Jauns Sančes un 7. Vladimirs Aļekno mēģina kaut ko stāstīt spēles zonēm. 500, taču patiešām bija grūti spēles epizodi saskatīt kaut kāds strīdīgu epizodi, uz kuru varētu vērst tiesas uzmanību. Rezultāts tātad 5-0 Vildogas labā un Filips Blējs, Kanu kluba vecākais treneris, pieprasa pirmo pārtraukumu spēles 4. setā. Un tā ir Francijas komanda, ko jūs šobrīd redzat sev televizoru ekrānos. Un arī mūsu komandā, protams, ir pārtraukums. Un pirms tam redzēju, ka šeit pirmoreiz pasmaidīja šovakar arī Valds Larionovs par kādu no epizodēm. Spēlētājiem jāatgriežas laukumā, pusminūtes pārtraukums ir beidzies un Vildogas puiši pirmie. Atgriežas laukumā pretinieki to vēl nedara, bet arī viņi izies laukumā. Aizējas. Pešla Grendes bumba. Bumba lido Krastiņa un Grīnfelda veidotajā blokā tieši iekšā un krīt atpakaļ franču komandas laukuma pusē. 6-0 Vildogas labāk. Tagad galvenais neapstāties. Mūsu iet un nevaram. Jānis Grīnfelds kārtīgi un apstādi ietriek grīdā 7-0. Jā, un pretinieka komanda izskatās nedaudz apjukus un noteikti noguruši ir spēlētāji. Šeit vienreiz izdodas arī viņiem uzbrukums. Jans Sankas atgūst servi un servēs Petrs Pēsnieks, čehu spēlētājs Kanu komandā. Bet 7-0 rezultāts ir Vildogas Ventspils Naftas labā. Sarežģīts serve, taču Vilda diezgan veiksmīgi tiek galā ar tās uzņemšanu. Ceplīša Grende. Pešls šoreiz labi akcijas bumbu. Un šoreiz arī Pešls neglāb savu komandu. Grīnfelds viņš arī servējas 7-0. Jānis Grīnfelds šodien uzbruk patiešām tikpat kā bez kļūdām.
savu tiesu punktu gūst blokā, veiksmīgi darbojas arī sēriju uzņemšanā. Un ir Aivis Eida, 8. 8. punkts Vildogai. Astoņi pret 0, tikai 7 punkti. Mūsu komanda šķir no 3. panākuma Čempionu līgas turnīrā. Mihelsons un Vilde bija blokā. Es domāju, mēs nebūsim liela dažreiz. Jā, varēsim atteiksim, ka šajā spēlē Vildoga uzvarēs. Ja, protams, nenotiks kāds īpašs brīnums. Desmitais punkts. Fantastiski. Aivis Eida, šķiet tas bija aizsardzībā nospēlē vienkārši fantastiski. Uķis Krastīns uzspēle bumbu Viktoram Ceklītim un šķiet kandu spēlētāji pat negaida, ka Ceklīts uzbruk. 10. punkts Vildogai. Un otrais pusminūtes pārtraukums. Man šķiet, ka rezultāts bija 5 pret 0, vai ne, 7 pret 0. Nē, 5 pret 0, jā, 5 pret 0, tagad atkal pēc 5 punktiem. Vairāk, un jau ir 10 pret 0. Nu, jādomā, kādu labi šo spēli. Nu, tas būtu jautājums, protams, labākajiem pasaules, varbūt ar treneriem un tad arī ar kādiem spēlētājiem, kādā kondīcijā diezin, vai tas izdotos kādam ģēnijam. 10 pret 0. Katrā ziņā, ja nekas nemainīsies, tad varam gaidīt Vildogas Ventspils nakts uzvaru visai ātri šajā spēlē. Jānis Grinfelds servē. Pēšuls šoreiz labi uzņem. Ceklīts aizsardzībā, lielisks reakcija parāda. Labi! Šķiet franču komandas. Un ārā! Šķiet franču komandas līderim Žakam Jokokvedī vienkārši ar savu spēku. Šeit neiedomājams troksnis un 11 pret 0. Francijas komanda šajā epizodē tiešām labi spēlē. Aizsardzībā vairākas reizes kritoties uzbrukumā kļūdījās. Un es šoreiz... Bumbas kā ar antenu. Otrpus antenē bomba. 12 pret 0 Vildogas labā. Bomba lido otrpus antenē. Nav atļauts un 12. punkts. Jā, nu šajā Čempionu līgas turnīrā, ja nekas nemainīsies, tad būs Vildogas Ventspils nakts veiksmīgākais sets. Un komandā 2 spēlētāju maiņas. Oliviero Sāra vietā nāk Stefans Klērs. Savukārt Vladimiru Alekno nomaina Ķerī